karsts pāris. Jau paceļam atzīmes, jā. Mūsu cienījamie žūrijas. Dārgā žūrija, lūdzu. 6-6, lūdzu, jūsu triumfa stunda. Malači! Sekunde dejo ar zvaigzni. Sniedz iespēju populāriem cilvēkiem parādīt, uz ko viņi ir spējīgi. Bez viņu profesijas, bet arī uz deju plača. 5-6-6. Lolita, ar tādu enerģiju tu uzspridzināji to parketu šovakar. Un tad, kad tu to dari ar tādu enerģiju, tad jau uz tām kājām nemaz negribas skatīties, bet tu biji malacis. Kājas ir ļoti skaisti. Lolitai ir pareizi veidotas dejotāju kājas. Tas, ka viņas kādreiz neiztaisnojās tā, kā vajag, tas ir skolotāju problēma, jo viņš nav pateicis, kā precīzi jātur tas augums dejošanas laikā. Skolotāji, kādēļ? Mēs strādājam pie visa. Mēs to visu izlabosim, viss būs perfekti. Tad jāpastrādā vēl ar muguru, ar augšdaļu, ja? Lai nebūtu tāds kuprītis, vai ne? Un viss būs ok. Latvijas roka ikona. Tu foršā, vai ne? Kam mums Tīna Tērnere? Re, kur mums ir savējā, vai ne? Jā! Un vispār tas, ko tu pateici tai pieteikumā, ka tu 3-4 stundas strādā, to tiešām var redzēt. Un nesaka, man liekas, ka tās kājas pat perfekti stiepās. Ja? Lola, tikai iedarbini augšdaļu. Ja citiem ir otrādi, tad tev jāiedarbina augšdaļa. Ja? Vēl pāris stundiņas un viss būs. Pāris stundiņas dienā. Vēl pāris stundiņas. Plosi partneri kodies viņā kā lauvene arī turpmāk, ja? Un nelaidu vaļā. Nelaižu. Nu, šoreiz jāsaka, ka Alberta mūsu domas te visiem saskan, jo Lolita bieži vien izliek savas skaistās kājiņas un tērpus Facebooka profilā, un visi var apjūsmot un ieintriģēt, kas tad notiks šova laikā. Tā, ka mēs zinām, kājiņas viņai ir labas. Es esmu privileģētā stāvoklī. Es tās kājiņas redzēju arī kādreiz. Bet tas jau ir cik raidījums, tāds klāstu raidījums, tas būs cik reiz. Vladimirs. Vai Vladimiram Ponomarjovam vēl ir kas sakāms? Vladimir? Nu, principā ne. Paldies. Nu jā, bet skaistām kājām viss. Pa to muguru tikai jāstrādā noteikti. Nē, es par kājām, ja turpināšu, jo Rebela tēlā visi mani redzēja vienmēr biksēs. Pienācis laiks parādīt arī kājas, vai ne? Beidzot ir pienācis laiks, dari to. Un mums ir pienācis laiks paskatīties atkārtojumu jūsu lieliskajai idejai.